Čau! Netik labi jauns video par laukstātu. Šoreiz par laukstātu. Un mums ir viesis. Čau! Ja kāds nezina, šitā ir Agnese, vai ne? Agnese no laukstātas 12. sezonas dalībniece. Iedomīgā. Un mēs vēl nezinām, vai viņi tika finālā vai ne, bet viņi ir tikusi līdz 8. sērijai. Un ir tikusi līdz netik labi video arī. Arī, jā. Un kas šodien būs sērijā? Es jums pastāstīšu, ka šodien būs sērijā. Jūs gribat dzirdēt? Jā. Šajā sērijā pirmā daļa būs pārsteigums. Tāds mazais pārsteigums. Nu, vismaz man bija tāds, kāpēc tieši viņus. Tad būs balle un tad būs izbalsošana. Šajā sērijā Sanita ļoti tāda. Jā, Sanita. Šauj to jumtu gaisā. Tāda misijas ovulācija šoreiz bija. What? Labi, tad sāksim sēriju ar pusdienām uzreiz. Un tad jūs mani sagaidīja pārsteigums. Labi. Gaļas nebūs tādas beigās, ne nav tā, bet gaļas piesmaka būs. Katru reizi pēc viņas gatavošanas man vēders tās sapūšās, ka es nezinu, ko viņa tur tāds čujs, ka reāli viņa kaut ko pieliek tur klāt tīri, lai tā notiktu. Ko? Tu arī bija tāds sajūta, ka ko pieliek klāt? Man īstenībā, viss bija kārtībā, man šķiet. Es neatceros. Jā, kā? Man šķiet, Uvis man šķiet bija vienīgais, kas visu laiku sūdzējās, kas visu laiku pārmeta muterē. Bet tieši par Sanicēm. Bet tāpēc, ka viņam vajag gaļu, viņam nedara gaļas piesmaka. Jā. Kas ir gaļas piesmaka? Dēļ tā, ka nebija gaļas uzpūtās vēders. Bet tā Es nezinu. vienkārši apēdu kaut kādu Whopper vai arī bija. Nu, es tieši to pašu gribēju burgeri kaut kādu Uzpūst virsū. Viņas tā karstā elpa. Vispār šajā sērijā ļoti karsta. Bet Uvim ir ļoti krūti viedokļi. Kurā laukos ir atslodzes nedēļa? Īpaši kaut kādā vasarā. Es saprotu, man šķiet, ka viņam nevis no tās Sanicas ēdienas sāpēja vēders, bet viņš vienkārši tur krēja, majonēzi, ketčups, tur kas tur visu, viņam vēl kafiju uztais, vēl tur uzdara visu pa virs. Es domāju, Cīgu apēdu. jā, beičiku. Tu biji pie viņas saimniecībā? Jā. Jā, tu biji pie viņas. Jā, ar Katiju Jākabu. Vai arī vēl vairāk. Kā tev liekas, Jākabs bija labākais pavārs? Jā. Man nežēlīgi garšo, kā viņš taisījies. Vienīgais Uvis, viņš tur katru reizi, viņam bija šis teikums, jā, kvalitāte ir garšīga, bet kvantitāte. Man šķiet, viņam vienkārši tie divi vārdi, kvalitāte un kvantitāte, ir visgudrākie, kas viņam ir tā kā vienkārši galvā, un tad vienkārši atkārtoja viņas. Viņam ir govs, jā, nu tā kā lopi, jā, visādi saimniecība. Jā, gotīgas. Nu, kad jau viņš vienkārši nekāja, viņš vienkārši kožļē tās govs un pa bišķiņam visu dienu. Nekā sagribās gaļu, nokoš gabaliņu. Viņš to kožļēja? Nu, vai... Uvim govs nokoda kāju. Tur viss, tāpēc, ka mums ir pēc idejas no otras puses arī jātiek klāt. Kas tad te? Pavār, kur mums šķīvji? Tāda sajūta, ka tev pohu ir reāli. Es esmu šokā, ka atgriezās. Es arī esmu šokā. Un kāpēc neatgriezās Arvīds? Kāpēc nav Ainārs? Tāpēc es esmu bēdīgs. Kāpēc Zigmārs un tā otra čals? Nu, tā tur ir... Es gaidīju Aināru atpakaļ, es gribēju Aināru, par to es nedasmotos. Šitie te bija viens 3. Vienīgais, par ko es tur sajūsmoju, Ingus. Nu jā, Ingus ir protams. Tā kā viņš aizgāja projām arī. Viņš joprojām runāja. Jā, viņš runāja, viņš tur bļaustījās. Tur, jā, es braucu mājās, man tur 5 štukas cigārs vienā rokā, aliņš otrā rokā, devājā tā čaurās. Mēs domājam, Dievs, ko tu runā, nu vienkārši. Jā, viņš taču bija vampīrnieks. A tu neesi vampīrs? Tik ticam izklāsies. Vampīri tā arī teikt. Ejiet prom! Visiem bija tāds, tieši jūs, un kāpēc tā neizpratne. Mammiņ, piecelies, lūdzu! Es dzirdēju, ka tas... Šis ir skaitinoši. Es nezinu, esmu priecīgs, ka atnāca cilvēki atpakaļ, bet esmu ļoti dusmīgs, ka tieši šie. Jā. Es Sintīju vēl lauku, bet tas Ingus un tā Marita, nu, čau vienkārši. Es biju dusmīgi. Es negribēju, es viņus visu laiku skatīju prom. Fuck you. Es viņiem bļauju. Nekvējoties pamet lauksēni. Jā. Un zini kā, es tieši pagājuši nedēļu. Jā. Voši kaut kad es tieši izmetu ārā to ezīti. Bļaujiens un atpakaļ. Kāds sakars? Jā, tu ar viņu cīnies, jā? Jā. Mums bija tas atmiņas uzdevums. Es nežēlēju trīcēju, man bija bail. Man izmetīs, es negribēju izbraukt projām. Es gribēju uz mājām. Mājās vēl trakāk nekā lauksētā. Mājās nav ko darīt, tāpēc ir trakāk, jā. Šitā vismaz reāli kaut kāds actions, kaut kas notiek. Zini, kas vēl ir labs actions? Samanta, kura montē mums video. Jā, un mums vajadzētu pateikt lielu paldies viņam. Paldies!
Tā ir meitene, ļoti krusts cilvēks, kas mums palīdz veidošanu, satura veidošanu. Tā kā jūs gribat viņu atbalstīt, jūs varat sūtīt savu atbalsta kapeikas vai arī, nezinu, kaut ko vēl. Paldies Samantai, paldies jums, kas skaties un novērtējat viņu vairāk. Kumst, ka mums nav randiņš izdevies. Nu tad tā puķiņš uz tev. Vienkārši, jo 3 atnāca apakaļ, nu vēl lielākie kādi varēja būt, nu. Nu, bļai, 3 labākie cilvēki viņš pateica. Kāpēc viņi pīkstina tieši tos komplimentus? Vai ne? Čalis Nekas slikts netika Čalis pateikts. pateica, ka pēc tie brīnišķīgi 3 cilvēki atnāca atpakaļ. Man tāds prieks par to, ka tā notika. Nu, bet cilvēki izskatās. Kurš ir cilvēks? Labi, visiem. Mums šķīvi. Visiem bija šoks, noteikti. Kad atgriežās vēl jau vairāk, tik daudz dalībnieku. Kā tas ir atklāts? O, Nu labi, sākās. viņam bija 5 štukas kontā. O, kā viņš jums radīja? Nē, viņš mums teica. Mēs tīpa viņam ticējām. Pēzini, cik maz štuks kontā. Vismaz. Vismaz man kontā. Vismaz ļoti maz. Tieši tie cilvēki, par kuriem es nobalsoju, kur aizbrauc mājās pēc tās nobalsošanas, es domāju, gals ir klāts. Jāpiesēž. Katru vai brīvs? Vismaz krūziņš mums varēja iedot. Nav brīvs. Man likās, ka es neesmu realitātē, ka šis ir sapnis, jo tas likās pārāk nereāli. Normāli, ne? Katē jau bišķi. Pārāk nereāli. Pārāk čakras Sapņoju. atvērās. Fuck. Es Es tās sēnes neapēdu vakar. Es tā vakar tā tripoju, ka varētu īstenībā būt. Varētu. Es atgriezos no tā tripa vai nē vēl? Fuck. Tu esi staigājis starp realitātēm. Es? Tā, kad es ar Kāti esmu kopā, tad man likās, ka es tur no viņas vai tu kaut ko saķeru. Jā, viņai matos tas tā kā... Jā, tur enerģija krājas. Enerģija un aromāts, jā. Caur viņas matiem visums runā. Tikai Mēģinums kaut ko pateikt. Tur ir teleports, bet neviens īsti negrib tur iet. Labi, nu jā, sanāk atnāca 3 vecie jaunie dalībnieki, un tu jūties ļoti labi par to izties. Es vienkārši biju lieliski. Jā. Viss bija lieliski. Tā kā, nāciet pie mūsu galda, mums te tik daudz vietas. Es pēc vispār, jums. jā, par jums Kas jūs varat manā gultā gulēt visi? Bet viņi runā un viņi nedara. Un būs vienkārši tādi. Tagad atnāca atkal vēl simtiem, pusmetriem nagiem. Lai es darba vadītājs, nu vienkārši pats labāk. Un sāka līt lietus vēl. Vienkārši. Nu tas ir, Jā. Nu, Man Saku, viņš Nu? tik perfekti paskaidro un tik perfekti izsaka savu viedokli. man patīk, ka viņam ir tāda tā kā tie viedokļi pozitīvais skatījums uz dzīvi. Man liekas, ka šis viss bija pārāk daudz priekš viņa jaunaklīgās zicels. Viņš arī bija šokā, viņam arī likās, ka viņš nav realitātē. Jaunaklīgā zicela, jā. Tas bija pārāk daudz priekš viņa jaunaklīgās zicels. Nevarēja vairāk izturēt. Par daudz norāvu. Pupi vai mākslīgi? Īsti. Un es tagad man sāk parādīties aizdomas, kas varētu būt vampīrs. Un tā, man liekas, ir Sanita. Viņa speciāli pat nokrāsoja savus mācus, lai tā kā, iztītos cilvēcīgāk. Un tagad pasties, kā viņa nevar noturēties gaļu redzot iekšā. Uzreiz tā kā, šis ir īsti, nav īsti, man ļoti interesē. Ja īsti, tur ļoti daudz asins varētu būt. Sakost gribēja. Kurš negribētu tos areolus sakot? Pagaid, bet tas normāli, ka meitenes tā dara, ne? Jā, kāpēc ne? Čaļi arī savā starpā tā dara. Tā kā, o, tev tik milzīgs pauti. Tev jauns solis? Un nevis no priekš, bet no aizmugures. Tev jauns solis. Tu ieliki jauns solis? Tā ir silikona olas, jā? Viņi vienkārši meklē savu nākamo upuri. Nu, Lai es- izšķamdīt, jā. izskatīt. Ok, man patīk, ka jūs piekrītat, ka Sanita varētu būt vampīrs. Nu, ķipa, pēc Arvīda. Īsti. Paskatāmies, jo, ir īsti. Stāvēja. Ar tev? Ar savējiem. Kurai lielāki? Diezgan līdzīgi. Nē? Es Pupu mērīšanās notiek. Man patīk tas milzīgais kaķēns. Jā, kaķēns arī vispār. Un tas stāvnīts arī. Īstenībā. Bet īstenībā mēs vēl nezinām, jā. Varbūt tā nav matu krāsa. Viņam vispārībā bija ļoti īpatnēji Varbūt- krēkli, interesanti. Jā, pasties. Vai viņi nav jauka? Es palieku pa lesbu. Nemulsini mani, nemulsini mani. Nu, es ar sen neesmu dabūjusi, nu. Tāpēc jau man arī aiziet tie visi teksti un visas tās izdarības. Fipīgie gājieni. Un ko tu te runā, māja te kaut kāda? Ko tu pati dari? Braucāt Nu? atpakaļ uz Nē, mēs uz Doksētu atbraucām.
Bet mums šeit ir. Kate, Jā, viens. tagad tik ļoti makes sense, kāpēc Sanita visu laiku visu sauc par malku māju, un vienkārši gribēja, lai tā ir. Jā, viņa visiem spieda to tikai tādēļ, lai varētu iešties kolektīvā. Tā taču ir malku māja, vai ne? Un viss tādi, nē, šī tā ir Lūdzu, lauksā. lauku māja, lūdzu. Bet ja tā padomā, īstenībā varētu būt. Bet nu ir lauksā, bet kāpēc tā nevarētu būt malkumā? Ko jūs domājat par sieviešu horniness problēmu pasaules? Pēc 40. Man liekas, ka pasaulē ir pārāk maz malku mājas. Es gribu sākt to labot. Sākam Sākam ar sevi. Nē, nu Sanita ļoti smieklīgi, man šajā sērijā. Īstenībā viņa underrated ir ļoti rēcīga. Jā, tikai uztaisim vienu lielo paldies Sanitai. Jā, paldies, Sanitai. Un vislabāk jūs varat pateikt paldies, nospiežot laiku šīm video. Jā! Kā arī komentēt, jo, ja jūs komentēsiet un šis video dabūs vismaz 222 laikus, kāds no jums dabūs vienu no šitiem krakliem, iespējams. Tā kā, ja mēs jūtīsimies tik labi, ja mums būs labs garīgais. Jā, tieši tā. Jā. Un, tev nebūs, haha. Ja gadījumā ir kāds uzvarētājs, kur uzvarētājs no iepriekšējiem video, apsveicām. Mums tur nav lokas. Es jau skatos, ka Vienas tu esi vienīgas padevusies Jā. tam šarmam. Varētu kādu. Paga, Sanita nebija viena no tām Pussycat Girls? Jā, kā tur bija? Jo viņi izstāsta no tās sērijas, jā. Pussy not my bottom, bet... Nē, es nezinu vispārībā, kurienes šitas vispārībā izlīd ārā no viņas. Viņai asins glāzē pat ieliet. Vispār neslēpjas. Kā neviens nu tā kā... Vienkārši nokrāso macis sarkans un viss, tev neviens nenot. Tā nav vampīrs, viņi nedzer asins. Viņi vienkārši pistīt grib. Tas diezgan raksturīgi vampīriem vispār. Jā, ok. Sanita ir hornī. Tas ir, kas šobrīd ir zināms. Atgriezās 3 vecie jaunie dalībnieki un saimnieks runā ar Uvi. Jā, šodien man ir ļoti labs garstāvoklis. Ja pēc vieniem nav kapu klusums, līdz laidu veikalam ir precīzi 1,5 km. Tad prom apkārt 3 km krosu. Es sarunāju ar saimnieku, ka mēs... Ko? Krosu jums sarunāja vienos naktī? Jūs to gribējāt, jā? Ja nebūs kapa klusums, tad, kad mums atnesa tusiņu. Iepriekš mums vajadzēja piepumpīšu taisīt. Tagad ir labs garīgais ahuienais, davai skrienam krosu. Kas par sadistu? Man patīk, Uvis sarunāja. Jā. Es sarunāju to. Drīz Halloween. Jūs izdomājat kādus Halloween kostīmus attiecīt? Es parībā es Halloweenā būšu vampīrs. Es gribētu par Arvi. Es būšu Arvi. Es suku nāku. Buļēšu Arvis no lauka. Uvis Arvis. Arvis, es domāju, kāds Arvis. Nu, viņš izstāst pēc Arvi vairāk. Tieši Uvis būs dusmīgs uz viņu. Nu viss tie cilvēki apkārt, tur Halloween atnāc, what the fuck. Es būšu Edīns. O, Edīns, cik tālu tu esi? Es drīz būšu. Es tūlīt. Es jau atveru durvis vaļā. Edīns beigās bija, vai ne? Mēs varam arī mazliet ilgāk, nav kā mums komandants un pēc 12 un viss klusums. Es sarunāju, ka mēs varam mazliet ilgāk. Pēc, ka viņš pozā. Esmu saimnieku mīļākais darbinieks. Poza. Bet pusīsīm reāli uzpūties vēders ir no tās Kam? Uvim no tās Sanita ēdiena. Mājas tur presīt ir uzpūtusies. Viņš tur reāli turās, lai nepirst. Saimnieku labumā. Viņš vienkārši savilk vēderu, jā, aiz muguras. Viņš kā tur aiz muguras. Dibenu tur. Lai neuzsprākst. Ko jūs domājat? Viņš reāli tur tā kā. Viņš reāli pēc Napoleona tagad izstāst. Tas ģenerālis tāds. Hei! Viņš arī runā kā Napoleons. Jā. Ļoti poētiski. Zini, kā vispār bija? Visi dejoja. Visi. Es negribēju dejot viena. Uvis neuzņēmās iniciatīvas, nu šit man vajadzēja. Tu viņu pasauc uz deju? Jā. Tu viņš patīk? Ko? Nē. Tu viņš Uvis nepatīk. Viņš vienkārši bija vienīgā opcija. Labi, nē.
Čeriem patīk tādu dzirdēt. Man bija tāda nostāja, es ar vairākiem runāju, kad man bija tāda nostāja, kad pateicu, ka naktsmieris iestājās tik vēl, man bija uzreiz tāds čujs, te būs. Lai tur vai kas, mēs skriesim pa ļubomu. Bet Jākabs, Jākabs ir labs piemērs, tā kā, kam vispār. Es nemaz nezināju, ka Jākabs tik labi dejot. Jākabs varētu būt mūsu elks. Jā. Viņš kā viņš smaida. Jā, viņam ļoti... Man ir tās retums, viņam viss ir. Moš viņam... Kas viņam varētu slikti būt? Moš viņš krāts par naktīm. Jā, viņš krāts. Moš viņš zupa ēda ar dakšu. Moš viņam ir garšo galerts. Redzat, nav viegli atrast, kas Jākamam varētu būt sūdīgi. Viņam varbūt uzsists pirks uz kājas. Mošiņš kājas nāks negriež. Varbūt viņam kārpa kaut kur starp. Mošiņš vienmēr ir otrā izvēle. Kaut kas personīgs. Jums nebūs rūkts? Jo! Wow, tas bija gandrīz skulpsts. Kas tas par pusi jāsšiet? Tur pat nezinu. Un tad nezinu, kāpēc visi izdomāja apkārt mums dejot tā kā apli, tā kā kodā kultā. Un viņi tur kliedz Kults. Gan jau Sanita to izdomāja. Paļumum. Man šeit viņi arī iesāka, ka liek to rūkts. Ja tu redzēji, tur viņam knapi, tā kā tur, man liekas, viņi pat īsti nesaskārās lopām. Apmēram tā kā Lēla Dreimana Reiku. Ar Ingus nebudžējot? Fuck. Bet labāk Ingus vai Uvi? Nē, Ingus un jau čīstā. Jākabs vai jūs? Jākam bija meitene. Tāda lauka sētā. Tāpēc viņš uzreiz man bija norakstīts. Viņam lauka sētā viena no tām bija meitene? Nē, viņam ārpus lauka sētā bija meitene. Es tieši gribēju jautāt, kā tāda čaļa kā Jākabs paliek vieta? Tas tikai vairāk, tur rindā jāstāv. Es nestāvu rindā, ne. Tā kā uz sieviešu toaletēm tāda rinda. Protams, neiztika bez Uvija un Agneses drāmas kārtējās, jo viņi tur ne šis, ne tas nevar saprast. Un pa vidu vēl tur Kate kaut kur iejaukt, un beigās viņa saka, es tur vispār ņepričam, bet viņa visu laiku kaut kur gozē. Tajā vietā, kur tikko parādīja Kati, tur pretī ar viņu runāja Uvis. Un tas bija tieši pēc mūsu tā danča, pēc bučas, viņš aizgāja aiz mazmājiņas ar Kati runāt. Bija, bet taču par ko parunāt bija tā kā... Stundu skūpstījāties. Vajadzēja to apspriest ar Kati. Man liekas, Kati, tu saproti, man tagad ir cita. Vienkārši viņa atšūta, domāju, gan jau. Man vienkārši aizgāja pamīst aiz mājas, un tur bija Kati. Tur Kati stāv. Es vienkārši nesaprotu. Tu dari vienu, domā otru un saki trešo. Nē, tur tā lieta. Es tev uzreiz... Nē, tur tā lieta. Nē, tur tā lieta. Vienmēr labs sākums, tā kā... Pretargumentam. Bet man reāli besīja ārā. Es viņam tur jautāju kaut kāds jātājums, viņš saka, Agnes, tu nesaproti. Tu nesapratīsi. Tad izskaidro, es nesaprotu. Nē! Nav jēgas skaidrot. Nesapratīsi. Es vispārībā. Tā. Tev jāslaitoja. Man reāli jāslaitoja. Sākumā tikai atrunājāt komandantu stundu ar saimnieku līdz vieniem. Tad kādā veidā tas tika pagarināts. Līdz ko 2 nebūs klusums, mēs skrienam rosu. Es nevaru. Bet tāda nosacījuma sanāk, pieauguši cilvēki nevar balēties. Viņiem krosi jāskrien pēc līdz 2 nebēļ. Tas šādi tiek uztaisīt tā kā nometnes bērni. Vai nē? Ko viņi grib? Sākumā kaut pāri, tad nedrīkst balēties. Tad vienkārši davai to sēni dzerat, kad gribat. Priet dirsās, nezinu. Tu vari raudāt vai neraudāt, bet ir jāiet gulēt. Un mēs tā arī bija. Viss bija tik čotka vienkārši. Mēs visi jau laikā 20 minūtes ātrāk jau stibjām uz Dzirnavu pusi. Mēs atnākam uz Dzirnavu, skatāmies. Kāds pārsteigums Tom un Katis nav. 2 idioti. Tom un Katis nav? Toms un kas viņam bija? Viņam tur rūkts? Kaut kas bija? Kurš to lai zina? Es tikai zinu, ka viņi bija pie tās būdas, ko mēs tur čiņījām. Ne jau viņi tur strādāja, vai arī viņi tā kā apstrādāja. Cool. Ja tev būtu jāmin, ko tev liekas, ko viņi darīja? darīja? Vai uzmin, pamēģini. Ko viņi darīja? Labi, mēs šo izgriezīsim. Ja jūs gribat dzirdēt patiesības pievienoties locekļu kuģim. Jūs varat kļūt par netik labi locekļi. Mikro un makro locekļi ir tie, kuri var skatīties vēl vairāk saturu. Netik labi locekļu strīmi. Tur mēs šobrīd skatāmies caur ēšķiem uz. Tur ir pilnās tās sērijas, kuras mēs, protams, sagriežam mazākas un visiem citiem dodam.
Un būs vēl citi bonus arī nākotnē. Mums ir ļoti labs plāns, un tas ir tikai daži eiro mēnesī. Bet forši bonus jūs mūs atbalstat. W's. Tas bija forši. Ok, nu ko, balva beidzās un interesanti, kur Katra ar Tomu bija. Ne jau viņi tur ostīja, nezinu, dibens viens otram vai ko viņi dara. Nē, ko jūs tā varat domāt? Viņi tā kā mēģināja pareizi. Šitā viņiem vajadzēja bučoties. un viņam ar Agnes šitā te vajadzēja priekš kameras, vai ne? Nē, vēl roka jāliek šeit. Kā? Jā. Kas tas bija pa skūpstu? Mēs varam labāk. Vajadzēja mums būt viņu vietā. Parasti sieva šitā dara. Un Sanita tur no malas dejo to Flicking My Bean deju. Divi idioti. Teorētiski 2-0 mēs šķērsojām slieksni, bet 2-0 mums vajadzēja būt. Divi idioti. 1-2. Īstenībā saimnieks Viņš gribēja izrādīties, ka var tikt līdz 2. Ka prot skaitīt līdz 2. Saimnieku priekšā jau vajag. Jo mēs šaubījāmies, mums likās, ka viņš zina tikai 1. Cirāk saimnieks domās, ka Uvis arī vainīgs. Kā atļāva viņiem 2 idiotiem. Jā, nevis vienam. Kāpēc Jānis jums netusēja? Kas viņam ir? Kas viņam kaut iedomības sindroms vai kaut kas tāds? Nezinu. Maukmāja. Nu jā, bļeļ. Viņš nekritīs tik zem. Ģērbimies! Jā, nabaga Jākabs. Pie Sintīs gultiņas tā guļ uz grīdas. Viņa tā kā Jākabs varēja panākt, kāds tur bija tas materiāls tam krūtim. Ceļamies! Ceļamies! Tāds, bļēģis, čalis. Kāpēc Jākabs viņam nepateica? Bļēģi, vecīgi. Tāds alfa. Aiziet! Es vienkārši tēlot, ka esmu aizmirsis un nevaru piecelties. Un tā cēlu. Viņš man kliedz sejā. Čēlē! Jā. Tēlot. Jaunieši, minūte gatavība. Lejā. Minūte gatavība. Ģērbjamies! Saimnieks ir punktuāls. Saimnieks pateica, mēs visi sapratām. Minūte gatavībā! Nu jāpalīdz, tāds palīdz. Jā. Viņam vajadzēja vienkārši skaļāk pateikt. Un 2 reizes. Čalis tikai lien dirsā, nelienot dirsā. Viņš domā, ka viņš nelien dirsā. Bet viņš tik dziļi saimniekam ielīda. Kur ir vaininieks? Mums jāskrien. Nemācīja darbu sodi. Es ar savām stulbām čībām bļāviedz skrienu. Es reāli, šitajā brīdī nevar redzēt, bet es bimbāju. Var redzēt. Man viss sāpēja un bez jārā un vispār nepatīk skrien. Marita blaks tev skrien vēl trakāk. Viņa izskatās nobijusies no manis. Brē, bet tas ir tāds murks, ja tu skrien krosu un to Maritu visu laiku blakus skrien. Tas ir tirsā, jā. Mūs dziedam. Uzdziedam krosu dziesmiņu, jā. Skrienam krosā, skrienam visi klapā. Lapasātā visi skrien. Man tieši ģitāri ir. Tās būtu mocības pilnīgākais. Reāli kaut kāds 10 stundu mašīnas trips un tev Marita aizmugurē sēž. Man šķiet, ka Marita arī nevienā brīdī neaizvarās. Viņa visu laiku runāja. Kas viņai ir ar to? Viņai nepatīk cilvēki vai viņai tikai ienīst cilvēki? Man šķiet, ka reāli, jā. Vienkārši mēģina visu izbesīt līdz totālākajam. Skrien tā kā lohas galīgākais, man viņa skrien atpakaļ. Marita par savu stāstu, ko katru stāstu. Bļā, kad es jaunībā skrēju, tad vispār ceļi man bija tā tik jaunā. Visu laiku runāju, es tik lamāju. Tu redzēji to manu TikToku? Es tur forā dziedu, vopšam tur mana dziesma ir jau, un es tur skrienu, tāpēc, ka tie liriki ļoti Es vienreiz Rimī maratonā piedalījos. Par tām čībām. Es vienā brīdī vispār basām kājām skrēju, tāpēc, ka reāli es vienkārši bimbāju un skrienu. Es čības man ir Reiz kā vecenes panāk! Sirds klapēja pat man, pat vārdu trūkst, cik tas bija garš. Mazais būsniņš. Aiziet. Kādā hornī būs? Man šeit Sanita bija vienīgais cilvēks, kas izbaudīja šo krosiņu. Viņai reāli patika, viņai tur uzsita asini vai kaut kas tamlīdzīgs. Vispār viņai patika, ka Toms novelk kreklu. Moška vienkārši mēģināja tā kā aizpildīt to. Viņai bija, zin, tas runners high. Jā, viņai bija uzlīdz kā autosprint.
Setingos. Zinu, bet vampīra ātri skrien īstenībā. Viņa vienīgā nešiftoja tikai. Vispār nākamajā rītā tā sāpēja pēdiņas. Es pa tiem akmeņiem skrēju. Posms. Mēs bijām gulēt laikā, gan Ingus, noteikti, Sintija, Sanita, mēs bijām laikā komandas stundā, un mēs izskrējām pirmie, par ko tas nozīmē. Ne tikai mēs pildam pavēles, mēs esam čākli, un mēs izpildam. Un mēs esam atbildīgi par to, kas mums ir jādara. Pat ja mūsu komanda mūs pievīd. Jā. Piemēram, Kates vispār neredzēju. jā, visu, ko teica, jā, pofīgi tikai. Mēs, skriet, davai, pirmie. Bet Jākaps normāli. Ne tikai mēs gājām gulēt pirmie, bet mēs arī pavēles mākam pildīt. Jā, mēs pirmie atskrējām. Mēs luncinam astis, kad mums liek to darīt. Un vēl vairāk, mēs reāli nekad neesam kavējuši nodokļu maksāšanu. Un mēs vienmēr apsveicam visus dzimšanas dienās Facebookā. Jā, vai ne? Viņš ir tas čalis. Kurš tikai čalim vienkārši katru dienu par 10 cilvēkiem jāapsveic dzimšanas dienu. Viņš to izdara visu ar prieku. Nu jā. Viņš ir tas, kurš apsveic dzimšanas dienu. Tā ir viņam tikai, labākā dienas daļa. Katram oriģinālu tekstu izdomā, nevis, kuru ChatGPT izdomā. Tāpēc es nobloķēju viņu Facebookā. Skrējām, un tu neskrēji. Māni skrēja? Kā tu neskrēji? Diems. Kā tu neskrēji? Viņa paņēma savu spilventiņu. Tā kā mēs visi gājām lejā, viņa aizgāja aiz dēļiem. Mums bija tāda dēļa. Nūk spilventiņu un aizgāja gulēt. Un mēs visi skrējām. Vārprāts Kata. Kata vienīgā neskrēja. Vienīgā gudrā. Un nokvēja. Vai ne? Vienīgā gudrā, kurā varēja atteikt. Dēļ viņas mēs skrējām, un viņa neskrēja vienkārši. Laikam tomēr bija tikai viens idiots. Jā, tu vismaz noskrēja, zini kā? Un tu neskrēji vēl. Ja būtu skrējusi, es vispār neko nesaku. Es, protams, jūtos slikti, ka es neskrēju, jo izrādās, ka viņi baigi daudz arī neskrēja. Tas bija smieklīgi. Prēļi tik maz skrēja, ka man vēl pat žēl, ka es nepaskrēju. Tas būtu īzī noskrējis. Vai ne? Tikai... Man liekas, ka tur būs jāsien 42 km. 3. Bet beigās tā arī neviens nesaprata, kāpēc viņa neskrēja. Vai viņa negribēja, vai viņai bija slikti. Tāpēc, ka viņa saka, viņa teica mums, ka viņai bija slikti, bet visur pārējās vietās viņa teica, ka viņa vienkārši negribēja skriet. Viņai bija slikti no tā, cik viegli būtu noskrēt. Tikai pārāk viegli šādi neskrien nemaz. Šīs nedēļas lauksētas sliņķis. Kate. What a Kate? Bet viņas svēgi īstās šeit, ne? Svēgi pī? Jā, man īstenībā patīk viņas outfits, ceļš tas džempers un tā kurtka. tie bridži. Kādēļ tu negāji skriet? Man negribējās. Vienkārši negribējās. Savu balsi drīkstat tā dot tikai par Sintiju, Ingu vai Maritu. Sapratāt, jā? Dzirdēji? Ka nedrīkst balsot par dalībniekiem, izņemot Sanitu. Nu, tās, kas atnāca. Sintija, Marita un Ingus. Par viņiem var balsot? Tikai par viņiem. Loģiskāk būtu, ja par viņiem nevarētu balsot. Es nezinu, es ceru, ka Marita izmetīs. Es nezinu, kāpēc vienkārši tāds jūtu. Ka būtu forši viņu izmest ārā. Nāc un izdari savu izvēli. Visiem likās, nu tikai 3 opcijas, nu plus mīnus tā kā, sanāks tur par vienu cilvēku tur izvēlēties. Pātera vārdiem besi ārā jau no pirmās dienas. Jo viņš, kad viņš uzrakstīja Sintīs vārdu, kad Sintī izlidoja, viņš pateica, Sintīs, besi ārā jau no pirmās dienas. Un taču tas bija tāds atmiņā tāds Pāters. Tu tādā Avenger. Jā. Izvēle ir izdarīta. Sintija, Ingus. Kāpēc viņš nirdz visu? Otro reizi izbalsošana nav tik... Tas not tik serious. Jā, otro reizi. Not that deep. Been there, done that. Nav jau tā, ka es tikko atbraucu, un šis būs atpakaļ uz mājām jābrauc. Tajā brīdī, kad parādījās, mums katram bija pa 2 ripiņām, un Jānis nosauc vārdu Sintī 3. reizi, es paliecos Maritai tuvāk, un es viņai teicu, skaties, tagad būs tu, un tad es. Ingus! Kā viņš nolasīja, kas būs tālāk? Kā viņš tā zināja? Viņš vienkārši zina tās vampīru schēmas. Man liekas, viņš ar Kronus vai ko viņš tur, Nostradamus? Krānus. Ar Krānus. Sintijai 3, Ingum 3, Maritai šobrīd 2, uz galda 1
ripiņa. Marita! Es varu, vai Jānis pēc tam mums teica, ka mēs papasām iespēju. Kādu? Čipa tā kā gengapoties uz vienu cilvēku, laikam, vai kaut kas līdzīgs. Tas ir tas, kas viņam patīk. Jā, tas, kas viņam patīk. Labi, kas tagad notiks? Kas tagad notiks? Es nezinu. Viņi visi trīs ies un gangosies par kādu. Jā. Tā tagad... Katrs gangs? Jā, uzdevums būtu bijis 1 uz 1, bet tagad būs 1 uz 3. Skriet kros. Salmiņi ir sagatavoti. Kurš vilks pirmais? Tu vilks pirmā. Es zinu, pat neuzņēmās to iespēju, to risku, ka 4 ir uz izbalsošanas soli. Tas būtu tik daudz jautrāk nekā 1 pret 1. Es nesaprotu, kāpēc. Nē, es vienkārši no šovas veidošanas puses. Kā viņi atļāvās tādu konceptu pieļaut? Jā, viņi palaid garām iespēju. Vispārībā jā. Viņi palaid garām iespēju ar 4 dalībniekiem. 4 cilvēki, jābūt. Pļā, iedomājies 4 cilvēku pupiņas šķiro. Vai arī jebko 4 cilvēku šķiro, man liekas. Mums jābūt jaudīgi skatīties, kuri 3 palikt. Reāli, vienkārši es liktu viņiem adatu meklēt uz sienu kaut kādu. Saliekat salmiņus šeit priekšā. Ingus, Sintija, jums salmiņi ir acīm redzami garāki nekā Maritai. Atgriezieties pie pārējiem! Bet tas Jānis arī, viņš diezgan ilgi tos salmiņus gatavoja. Jā? Jā. Nu, bet tā nav joka lieta. Tā reāli nopietni jāuztur šies. Kā tu vari random salmus pacelt? Tur vajag tikai īpašos. Tā ir. Nu, blēns, es tāpat darītu. Es reāli dienu, man liekas, izvēlētos 3 salmiņus. Un jums ir jānomizo pēc iespējas garāka ābola miza. Kurai pēc 3 minūtēm būs garākā ābola miza, tā būs uzvarējusi, atgriezīsies pie pārējiem, savukārt zaudētāja lauku sētu pametīs. Vai uzdevums ir skaidrs? Jā. Zaudētāji uz ceļiem pametīs lauku sētu. Rāpos projām un ar pātagu daudzīs. Mizo manu ābolu. Marita varētu dzirdēt. Mizo manu. Ok, sarkans ābols. Vo, jā. Garākā, mīzākā manu. Jā. Diezgan tradicionāls lauksēts uzdevums, es teikšu, un diezgan godīga cīņa. Kur tur vairāk piebilst? 3, 2, 1, aiziet! Mīzes. Mīzes man patīk. Mīzās ir visvairāk tās uzturvielas. Šķiedrvielas. Jā. Tā tās mīzes sapēst. Es tā ieslidināts sev. Kā parāda? Jā, es neliec neko samānu tur. Atlikusi minūte. Laiks. Marita, kā te? Protams, paēst. Jānis, protams. Kā tikai ko mutē iebāzt. Nedrīkst ēst. Kurš tikai mizot var. Sliktāk kā te, sliktāk. Es teicu, ka var. Tie bija man domāti. Uzmanīgi paceļat viņu augšā. Bet kā te tāpat tur gabaliņš nokrita, tāpat garāk. Viņi speciāli noplēs. Viņai 2 reizes pārtrauka. Kā tu noplēs, lai tikai pablatot vēl? Kā tu izstāst bišķi pēc... Jā, es gribēju paraut. Pēc burvas vai ragans šobrīd? Viņš tur reāli, ar aci neredz, viņam vajag pieskarties tām mizēm. Nu jā, kā to sapratīs? Pēc sajūtām vajag. Viņa kā pieslēdzās. Tā pagaidi. Tātad šajā gadījumā Maritas miza beidzās lūk šeit. Kur? Es neredzu. Es arī ne. Šitā tā metode. Šeit beidzas. Tā kā viena... Kā šeit beidzas. Savukārt Kates miza beidzās savus 10 centimetrus zemāk. Kā viņš nomērīja, ka tie ir 10 centimetri? Šitie ir 10 centimetri. Nē, nu pēc viņa var būt, zin kā pēc viņas plauksnes. Man arī ir 10 centimetri. Jā, es zinu, ka man 5 centimetri, значит 1, 2, jā, 10 centimetri ir. Šīs. Es vispār ļoti bēdājos, ka kāds uzvarēs, negribēju, lai viņi uzvarēs, es gribēju, lai viņi brauc mājās. Tu gribēji, lai kāds brauc mājās? Man viņa nepatika. No, tāpēc, ka viņa uvim patīk, vai ne? Nē, man viņa vienkārši nepatika, ka tajā reāli augstsēdā kāds cilvēks man jau sāka besīt ārā. Un... Kā jūs pēc tam laivojāt? Laiviņos gājāt?
Tāpēc, kā ārpus lauka sēdz, viss ir kārtībā. Viņa nav tāda kuca. Tu izmantoji vārdu. Tu varētu kei vārdu. Tu viņu pa kei vārdu varētu saukt, jā? Jā, Dzīvē. Tu ne, lauksētā. Raimojas. Kate kuca. Nu, ir bišķinājums, jā. Bet es vienkārši to arī sejā teikusi. Vienāds skaits burti. Jā. Bet nē, reāli ārpus lauka sēdz, viņa ir reāli sakarīgi. Čiepiņi. Tas ir noskaidrots. Viss kārtībā. Viņi celebrētoja. Kamēr Marita neskatījās. Aizmugēju. Jebēt. Sanīt smūgi. Aiziet! Es tagad saprotu, ko tu sāki par kādu. Paldies, ka atbrauci. Blīn, kārtējā dalībnieks bija pie mums ciemās. Pērciet. Jūs varat mums atbalstīt ar Pērciet merch. Pērciet. Bet kā to? Nu bija foršs video. Paldies, ka Agnes bija. Paldies tev, Agnes, ka tu biji kopā ar mums šajā video. Tev ir hobijs? Kaut kāds vispār dzīvē? Es agrāk dejoju. Dejoji? Jā. Tas ir labi. Ļoti daudz. Tev, nezinu, dzīvnieki vispār patīk? Jā. Tur laukos. Man nepatīk zirnekļi. Zirgi man patīk. Zirgi tev patīk? Tev patīk zirgi. Viņas var jāt. Gribētu jātad? Gribētu savu zirgu, par ko jāt? Jā. Mēs pie uvju vispār jājām. Jā? Jā. Fuck. Trīs. Bez uvju vari pajāt? Pada? Tev pajāt zubi? Pajāt viņu uz jā. Nē, pagā. Labi, karoči, mums tā pagadījās, ka mums ir zirgu ferma, tad mēs tev vienu zirgu sazīmējām. Opa. Bet tikai, nebīsties. Nē, man jau. Es nezinu, mēs viņam vārdu... Oh my God! Nevar redzēt kamerā, parāda kamerā. Pagā, es viņu nosaucu par fentanilu. Reku mums... Pasties! Uztaisīs vienu aplīti ap divām, mums pa prieku. Tā nav mūsu problēma vairs. Hobby horsings, jē! Šis bez maksas var? Tas foršais ir, patīc, ko čāti ir. Labais! Man tikai tagad jābrauc uz šino mājās. Nav jau tā, ka es iztestēšu to zirgu. Ko? Viņi izmantoja pirms manis. Pati vēl atļauju. Nē, viss normāli, viss normāli. Tā dāvana Agnesē. Paldies. Jā, paldies, vēlreiz paldies, ka bija pie mums ciemās, un tad jau, lai jums ar fentanilu krūti iet. Paldies. Jā, lai jums labs mājumce. Paldies. Vispār jau man pat nevajag transportu, tas var aizjāt uz mājām. Galopē mājās. Visiem būs tāds, meitene ar zirgu. Un ja viņi tas ir īsti, viņš saka, fuck you, rak you. Fuck you, rak you. Tur vieta arī otram ir, tā kā Rūvi varēs kopā pajāt. Esmu fentanils. Labi, raps. Pamēģinu samontēt šito samontu.